Valsts prezidents Konstantīns Pets, izmantojot savas konstitucionālās tiesības, šodien 1937. gada 12. martā pasludināja vispārēju ārkārtas stāvokli. Jebkādas politiskas sapulces un manifestācijas no šodienas ir stingri aizliegtas. Visas Igaunijas brīvības cīnītāju savienības organizācijas un to preses orgāni tiek aizliegti. Par karaspēka vispavēlnieku tiek iecelts ģenerālis Johans Laidoners. Ārkārtas stāvoklis stājas spēkā uz 6 mēnešiem, lai pa šo laiku novērstu demokrātiskās Igaunijas pārvaldības apdraudējumu. Lomās Rasmus Kaljujärvs, Merts Avandi, Mirtela Pohla, Evelīna Panga, Kristians Sarvs, Illars Saremē, Marko Matvere, Andrus Svāriks, Guido Kangurs un citi. Vēja zeme, 9. sērija. Atļausiet ziņot. Līdz šim viss ir mierīgi, un situācija valstī tiek kontrolēta. Bet tas var būt šķietami, vai ne? Tieši tā. Un tu iesaki? Es iesaku viņus kārtīgi nobiedēt. Ar to nepietiek, ka ir aizturēts cirks. Jā, ar to tiešām nepietiek. Manuprāt, to vadoņi ir vairāki simti. Visumā. Lai iet. Bet tās sienas liet nevajag. Šai valstī vajag ārstēšanu, nevis pērienu. Saprotams. – 1934. gada augusts. Karls Plompu, klausos. Jūs esat arestēts par pretvalstisku darbību. Lūdzu, nododiet savu ieroci. Iet vaļā. Staigājiet pa valsti un ņemat ciet godīgus vīrus, kas par jums lējuši asinis. Vai jūs paši nesaprotat, ka pildāt noziedzīgu pavēli? Tā ir tīrākā patoļa. Atdodiet ieroci. Mūti ciet pienapojkā, tur runā ar kaptēni. Kamēr tu vēl skolas solu berzi, es cīnījos pie Narvas. Es pats to izrunāšu ar ģenerāli. Iedarbini. Tomas Rau. Es? Jūs esat arestēts. Nāciet līdzi. Es gribu runāt ar kapteini Plompu. Kapteinis Plompu ir aizturēts un notiek izmeklēšana. Kur ir jūsu ierocis? Istabā. Atnesiet. Mēs gribam zināt, kas ir jūsu kontaktpersonas robežsardzes vidū. Es jau 100 reizi esmu jums teicis, ka man nav nekādu kontaktpersonu. Es pat īsti nezinu, ko tas vārds nozīmē. Biju vienkārši dažās sapulcēs un klausījos runas. Mums ir skaidri zināms, ka bijāt kapteiņa Plompu uzticības personā. Mēs zinām arī par viņa darbību bruņotu bandu organizēšanā. Mēs prasām, lai jūs pierādītu savu lojalitāti Igaunijas valstī un pats mums visu godīgi izstāstāt. Pats varu jums pateikt to, ka pēc Plompu uzaicinājuma biju dažās sapulcēs, bet tas beidzās jau pirms pāris mēnešiem. Interesanti, kāpēc? Jo man vairs nepatika tas, ko es redzēju. Pārāk daudz naida. Ja Igaunijā kaut kas ir nepareizi, tad tā to nevar mainīt. Un jūs cerat, ka es jums ticēšu. Kāpēc ne? Neaizmirstiet Ro. Jums pretī sēž profesionālis. Nemaz nemēģiniet melot, tas jums neizdosies. Es nemaz nemēģinu melot. Mēs labi saprotam, ka Plompu jūs nozīmē par rezerves locekli, kas publiski kritizētu brīvības cīnītājus, bet kura patiesais uzdevums ir pa vienam vervēt savus kolēģus. Ja jūs visu tik labi zināt, ko jūs no manis vēl gribat? Es jau teicu. Lai jūs pierādītu savu lojalitāti, atklātu savas kontaktpersonas un aiziet no šejienes kā brīvs cilvēks. Pirmkārt, es nesaprotu, par ko jūs runājat. Otrkārt, ja es arī zinātu kādus vārdus, tad es nevienu nenosauktu. Es vēršu jūs uzmanību uz to, ka jūs varat nopelnīt ilgstošu ieslodzījumu. Ja Igaunijas valstī liek aiz restēm par dalību legālās sapulcēs, tad laikam gan. Parakstiet.
Vai tas brīvības cīnītāju temats vēl nav izsmelts? Es katrā ziņā atbalstu viņa aizliekšanu. Bija pārāk aizraujušies. Man Pēca vienvaldība patīk tikpat maz, cik Larkas. Pēcs vismaz ir valsts vīrs, bet kas ir Larka? Vaiš mierinājums. Ņemiet vērā, vara Pēcam sakāps galvā. Vai tiešām pasaulē vairs nav cita temata kā politika? Protams, ir. Mums ir daļās mākslas, mums ir sabiedrības tankas, mums ir mūzika. Viss no viena gala līdz otram izmalts. Nu, vēl ir bizness, jā. Tēvoci, kā veicas tavā fabrikā? Nav iemeslu sūdzēties. Pēc mašīnu uzstādīšanas produkcija ir agrākā. Mīļais brāli, tu esi neizturams. Kā tu vari uzsākt biznesa sarunas? Tie 2 līdz rītam nevarēs beigt. Netīšām iznāca. Par ko mēs tagad runāsim? Varbūt par literatūru? Nē, runāsim par mūziku. Vai zināt tādu orķestri, ko ir izveidojis John Spory? John Spory. Viņi spēlē katru vakaru, un viņa pavadījumā ir tik labi dejot. Jā. Var iedomāties, ka Johna Spory pavadījumā ir ļoti labi lietot Osvalda Kallastes spirta fabrikas ražojumus. Leo. Nolādēts. Tomasam Ro piesprieda 6 gadus. Nelāgi, bet tad jau viņš bija tos pelnījis. Tēvots, kā tu vispār vari ko tādu sacīt? Vai tēvocis pateica, ko nepareizi? Tēvocis pateica ļoti nepareizi. Kas ir? Nelāgi tēvocis pateica. Dārgie vecāki, šodien pirmo reizi atļāva rakstīt laikam, tāpēc man beidzot ir piespriests sots un mūs pārved uz cietumu. Man piesprieda 6 gadus. Kapteinim Plompuul pat 10. Kapten Plompuule kogunisti 10. Saprotu, ka tas jūs biedē, bet es par sevi varu teikt tikai sekojošo. Neesmu piedalījies nevienā pretvalstiskā darbībā, nedz valsts gāšanas plānā. Pat nedomās. Jūza Tomas. Saki man, kas tā ir par valsti, kas savus atbrīvotājus šitā bāž ķurķi? Dabūja, ko gribēja. Kā tu tā vari teikt? Varu. Jo viņa dēļ Enns ir kapā. Apklusti taču. Ņemiet vērā. Tomasam dzīvē laimes nebūs. Jo to nakti, kad viņš to izdarīja ar manu Ennu, es viņu nolādēju. Tu esi traka. Neesmu viss traka, lai gan jūs gribat mani pataisīt traku. Es tikai mīlēju Ennu. Un tagad mana sirds ir lausta. Mariju, ej un pārdod savu par spirtu celto māju, pirms tev viss nav izslīdējis no rokām. Un nāc ar zēnu pie mums. Mīļo mēdī. Ak, lai es pārdodu Enna māju! Tik viltīgi izdomājuši. Nē, bēlna! Tās Enna naudas viņai ilgi nepietiks. Kad tā būs nodzerta, tad aizies arī mantas un arī māja, un tad viņa pārnāks mājās. Tavs draugs Pets ir sabradājis visus demokrātijas principus. Mīļais brāli, vai tu viņam devi tādu padomu, vai viņš pats to ir izdomājis? Jā, tagad es esmu vainīgs, ka viņš dūri blieza pa galdu ar tādu spēku. Kā jau teicu, man tas patīk. Es vienmēr esmu bijis skeptisks pret demokrātiju. Viena liela kliekšana un bļaustīšanās, bet jēgas maza. To es arī domāju. Ilgi bija klaigāšana, un tad sacēlās vēl lielāka klaigāšana, ka ir pārāk daudz klaigāšanas. Tā jau ir trakomāja. Vai bērnu dars, un bērnus reizēm vajag norāt un audzināt tikai. Tas var iepatikties. Vai Kostja mācies īstajā laikā apstāties? Es nezinu. Mans darbs ir ražot šņabī. Klausies, ierausim.
Tev kaut kas ir jādara. Tomas nekad nav atbalstījis brīvības cīnītāju savienību. Viņa meitiņa, tik maz tu zini par savu bijušo vīru, es pats savu ausīm dzirdēju, kā viņš to slavināja. Viņam tikai bija pilna sirds, ka neapmierina viņa pieprasījumu, to pat neizskatīja. Visa brīvības cīnītāja kustība ir balstīta uz neapmierinātību. Daļēji viņiem pat bija taisnība, bet tāpēc vēl nedrīkst taisīt apvērsumu. Es negribu, ka viņš ir cietumā. Tev kaut kas ir jādara. Ja tu neko nedarīsi, tad es pati braukšu pie tēvoča Kostis. Viņš vairs nav tēvocis Kostis, kas bērnībā tev ņēma klepi un ucināja uz ceļā. Viņš tagad ir prezidents Pets. Atceries to. Nu skaidrs. Tad es iešu pie prezidenta Petsa. Rimsties. Pirmkārt, tu tik vienkārši nemaz nevari pie viņa tikt, un otrkārt, es neteicu, ka neaizlikšu vārdu par Tomasu. Tiešām? Tiešām. Paldies, tēt. Vēlns tu atkal esi raudājusi. Nu un? Tu aizvien vēl viņu mīli. Lūdzu, nesāc atkal. Paskaties uz mani. Tu esi mana sieva. Es nevaru pieļaut, ka tu pat gultā domā par citu. Es nevaru ietekmēt savas domas. Vēlns. Lūdzu, nekliedz, tas sāpina. Vēlns. Lūdzu, nedari tā. Es neciešu, ka tu esi nikns. Bet es neciešu, ka tu visu laiku domā par citu vīrieti. Ko lai es daru, lai tu būtu apmierināts? Kā vienmēr, izklaidējies uz citu rēķinu. Tikai paskaties, cik interesantu tipu es noķēru. Pēc biksēm spriežot bijušais karavīrs. Pēc žaketes un aģenes strādnieks. Pēc iedeguma uz rokām spriežot dara smagu fizisku darbu. Skaties, kādas tulpnes ir plaukstās. Un tomēr no visa viņa auguma dveš iznesīgums. Varbūt tas ir bijušais biznesmenis. Daudzi taču ir bankrotējuši. Drīzāk karavīrs. Pats piedzēries, viņš saglabā stāju, tas viņiem ir asinīs. Trāpīgi. Tev ir vērīga acs. Starp citu, es varu turpināt. Es domāju, ka viņš nesen ir iznācis no cietuma, un dzīvē viņam nav sevišķi veicies. Pēc kā tu to spriedi? Sēdēšana cietumā vien jau nozīmē neveiksmi. Liec viņu mierā. Man nepatīk tik dziļi ieskatīties citam dvēselē. Bet tāds ir mans darbs, mīļā. Mums jāsteidzas. Jaunkundze! Lidija! Līdija, mīļā, kur tu aiznesi manu pudeli? Kungs, jums jau ir diezgan. Kā tu zini, ka man ir diezgan? Jums ir laiks iet. Tu viņu pazīsti? Kur lai es eju? Uz Kozelikati vai? Nes atpakaļ manu pudeli. Labdien, Tomas! Labdien, Kallastes jaunkundze! Varbūt tagad jau esat kundze. Aizvien vēl jaunkundze, un mēs bijām uz tu. Tomas, par tevi sen nekas nav dzirdēts. Kuru tad interesē bijušā ieslodzītā darīšanas? Mareta, mums ir jāsteidzas. Stāvi klusu. Lūdzu, pagaidi. Piemēram, mani. Atkal viena Kallastes jaunkundze grib par mani pajokot. Nē, man nav tāda nodoma. Es gribu zināt, ko tu tagad dari un kur tu dzīvo. Ko tu ar to zināšanu iesāksi? Mareta. Vienu mirkli. Mēs taču bijām labi paziņas. Nāc tu arī. Tomas, lūdzu. Labi. Bijušais leitnants Rok, kas nesen atbrīvots pēc amnestijas, šobrīd strādā par grāvraci, jo nav labāka darba.
Kas varētu būt piemērotāks virsniekam? Bez tam dzīvoja vienā tādā briesmīgā vietā, kas mir. Tur ir visādas mēslu vaboles un blusas. Paklau, Mareta, varbūt tu gribētu atnākt pie manis ciemos? Kur atrodas tas grāvis, ko tu roci? Tas pievilcīgais grāvis atrodas tādā vietā kā Kozelikata. Tomas, man tagad ir jāiet, bet es noteikti tevi sameklēšu. Protams. No. Kas par no? Mākslinieki. Jauku dienu. Indrek, tu vēl neesi gatavs? Ne. Kas ir ar tevi? Jau visu nedēļu tu esi sapīcis. Jā, esmu sapīcis. Taču ne manis dēļ. Ivi, klausies un neapvainojies. Vai mums pirmdien nebija liela pieņemšana un daudz ziemiņu? Bija. Otrdien ar draugiem bijām burā. Trešdien atkal uzņēmām viesus. Es nesaprotu, uz ko tu mērķi. Lūdzu, nepārtrauc mani. Ceturtdien bijām hipodromā un vēlāk restorānā Granda. Un šodien ar tādiem pašiem muļķiem, kā mēs paši iesim pārbaudīt, kam ir ātrākā mašīna. Un tā jau veselu gadu. Dārgais, bet kas tev nepatīk? Vai tev bija garlaicīgi? Jā, man bija garlaicīgi, man ir garlaicīgi. Tāda dzīve man ir nomocījusi, nemirkli vairs nav miera. Un tas mans darbs. Tas nav darbs, bet sinekūra. Vai tu domā, ka mums ar tēvu pret tevi ir kāda sazvērestība? Protams, nē. Man tikai ir grūti pie tā pierast. Ja tu gribi, varam palikt mājās. Pabūsim divatā. Tēvs ir biznesa darīšanās Berlīnē. Berlīnē? Kas tad ir? Kāpēc es tikai tagad to dzirdu? Es nezinu. Arī man liekas savādi, ka tētis tev neko nav teicis. Labi, nav svarīgi. Ej pa priekšu. Es tūlīt nākšu. Bet tad tūlīt. Tūlīt. Klausu. Asta guļ. Sēdi tur. Ja es tevi nebūtu uz ielas noķēris aiz pogas, tu būtu man pagājis garām, ka nemetas. Jā, būtu. Kas tev vainas? Mēs taču esam seni draugi. Esam seni draugi, bet es domāju, ka būsi dusmīgs uz mani. Par to ziedojumu. Tomas, mēs viens otru pazīstam jau 20 gadus. Kā es uz tevi varu būt dusmīgs? Tos brīvības cīnītājs es pats atbalstīju, un no visas sirds. Tu atkal esi brīvs. Man par to ir tāds prieks. Ierausim uz to. Aiziet. Tomas? Ko? Kas tad? Te, Tomas? Jā, es. No kurienes tad jūs? Nesen tik ārā no cietuma. Apžēloju. Ak, tad šitā. Nu jā, ko tu runāt? Traki laiki. Tik žēl palika, kad izlasīju, ka dabūjāt 6 gadus. Sieva, ej, uzcel meitu augšā, lai uzliek mums kaut ko galvā. Nevaram taču tā uzņemt cilvēku. Viņus nemodināšu. Nevajag, lai noklausās, ko runājam. Es pati kaut ko atnesīšu. Jā, aizej pati. Nu, labi gan, ka beidzot tikāt brīvībā. Tā tiešām bija netaisnība. Nekas. Varēja pārdomāt savu dzīvi. Ko tad domājat darīt tālāk? Liec mieru gan paspēt cilvēkam tādi pārdzīvojumi aiz muguras. Herbert, tu taču biji izsūtījumā Kihnu salā. Kā tur bija? Jā, aizsūtīja mani par brīvības cīnītāju atbalstīšanu uz Kihnu. Un ne tikai mani, daudz biznesmeņu, kam bija pārāk nepareizi draugi vai kā cits grēks uz sirdsapziņas. Tur bija Oksenbergs, Einbergs, Urla. Visus es nevaru atcerēties. Karls Jennes no Tartu. Netik skaļi. Es jau esmu kluss. Tātad pagājušā gadā, martā, Enpalūs sūtīja mūs uz Kihnu. Bet tad izrādījās, ka jūra ir viena ledus putra un ir jāgaida Pērnava.
Vai, Tomas, tā gaidīšana Pērnavā izvērtās par tādu uzdzīvi, kas Igaunijā agrāk vēl nav redzēta. Tu iedomājies, mazajā Pērnavas pilsētiņā tādi draugi kopā. Esi taču klusāks, ko tu bazūnē? Pat parlamentā ir klusais režīms. Jā. Ej, nu sazini, citādi aizsūtīs vēl tālāk. Drīz bija Pērnavas pilsēta no smalka šņabja tukša kā Sahāras tūkstnesis. Un tas Jennes. Ar to vīru vēlreiz gribētu doties izsūtījumā. Ja tu būtu redzējis, kā viņš vienā lokālā visu acu priekšā izrāva no vienas kabatas sauju krievu zelta rubļu un sauca: ar to brauksim no Kihnu uz Kurzemi. Kihnust Kuramaale. Tad no otras kabatas izvilka žūksni angļu mārciņu. Ar to brauksim no Kurzemes uz Londonu. Un beidzot no trešās kabatas izvilka žūksni Igaunijas kronu un paziņoja: bet ar tām atgriezīsimies Igaunijā bez partijām. Dieva dēļ stāvi klusu. Jā, tas Pērnavas laiks bija varens. Mēs paņēmām līdzi uz Kihnu 5 laivas šņabja un smalkākās uzkodas, un turpinājām tāpat. Jā, prozīt. Tas tik ir izsūtījums. Būtu jums šņābis atņemts, tad es saprastu. Vai tu gribi, lai Igaunijas gaišākās galvas mirs no slāpēm? Tu domā, Rīklis? Galva un rīkle turpat vien ir. Ja tie ir kārtībā, tad arī citi orgāni tāpat. Millal see tulemus aits? Kad tu tikai atpakaļ? Nu mani palaida vasarā, citi vēl palika tur, un viņu uzņēmumi tagad laikam būs izputējuši, bet manējos Astiņa labi pieskatīja. Kenasti silma peal. Man tagad jāiet. Kur jūs iesiet? Es dzīvoju vienā pie velna barka. Palieciet te! Nē. Tomas, saproti, mums ir 10 istabu. Reizēm es 8 knapi atrodu. Protams, paliec te. Ko mēs ar šīm telpām iesāksim? Paliec te, līdz atradīsi sev kaut ko labāku. Labi. Atkal glābit mani nelaimē. Tās nekas, Tomas. Gan tu arī mums reiz palīdzēsi. Man ir tāda sajūta. Ierausim. Velns, pie velna. Velns! Ko tu tik traku izlasīji? Pēc ir atņēmis Tenisonam avīzi Postimēs. Velns! Es gan avīzē skatos tikai bildes, bet ja arī to prieku atņems, tad gan iestrakums soļā. Mēs, ko tad te cels? Būšot viena alus darītājs direktora Villa. Ak, tad alus darītājs direktors. Pavasarī te aplūst, ka traks. Sāmsalā gan neviens tādā vietā māju neceļ. Bagāto darīšana. Gribam ceļam purvā un liekam purvu nosasināt. Gribam taisām kalna galā un nav ko te daudz. Kā nu kuram veicas. Arī tev būtu veicies, ja nebūtu spēlējies ar naudu. Ar naudu ir jāspēlējas, citādi tā saskāpst. Tu nevari citādi. Pagājušajā nedēļā nospēlēja Tomam savus skaistos zābakus. Tas, kas vienu dienu ir, nākamajā dienā bija. Tāda ir mana filosofija. Roger, ak, Dievs! Saki, cik daudz tev labākajos laikos bija tā skanošana? Es savu mūžu neesmu tik daudz naudas redzējis. 1 300 000. Sentu vai kronu? Kronu, mulā. Tad jau tu biji īsts miljonārs. Mums Samsalā arī bija viens vīrs, bet viņam bija tikai 10 000. Viņu pie mums sauca par 100 miljonāru. Viss atkarīgs, kā uz to skatās. Mūlāps. Kas par slaistīšanos? Tom, mēs domājam, ka tu apnicis rakt grāvi, ka tu vairs nenāksi. Nav vēl tik traki. Nedzen jokus. Bija pilsētā, dabūju naktsmājas. Tad tu vairs negribi pie blusām. Sāksim no citādi, maizes kulai būs mēsls. Kostja, tu taču zini, ko dari. Dīvains jautājums. Es ļoti labi zinu, ko daru. Ārstēju Igauniju no tās slimības. Es saprotu, ka tu aizbāz muti brīvības cīnītājiem, bet Tenisons un Postimēs, kāpēc viņiem tu aizbāz muti? Tev bail, ka viņš apdraudēs demokrātiju? Un ja nu ir bail? Tenisons neklausās nevienā. Ar viņu nav iespējams sadarboties. Cik ilgi notiks tā ārstēšana? Vēl gadu, 2, 3, līdz tavai navai?
Mīļais draugs, tavs tonis nav piedienīgs. Ārstēšana ilgs, kamēr ilgs slimība. Un to izlemsi tu viens pats? Kurš te nemāk klausīties citos? Artur, man diemžēl nav vairāk laika. Kostja, tu slikti beigsi. Tu man draudi? Kas es esmu, lai draudētu? Visu labu. Visu labu. Puiši, kāda bagāta jaunkundze laikam ir ieradusies apskatīt savu gruntsgabalu. Aiziet, puiši! Aiziet! Viņa nāk pie manis. Kas velns? Tiešām velns. Laikam esi pārsteigts, ka es tevi sameklēju. Jā, esmu. Zini, bez aplinkiem. Man sametās baila par tevi. Domā, es esmu nodzēries? Es nezinu. Nē, bēdā. Todien tiešām bija iemetis, bet es neesmu dzērājis. Bet, Tomas, tu taču nevari līdz mūža galam rakt grāvis. Kāpēc ne? Ārkārtīgi mērķtiecīga nodarbošanās. Vismaz tagad es saprotu, kur mans darbs sākas un kur beidzas. Man nekad dzīvē viss nav bijis tik skaidrs. Tu joko. Nemaz. Es jūtos labi. Tā raušanās aizdzen drūmās domas. Tas tev nāca no sirds? Tu esi apvainojies. Un droši vien uz visu pasauli. Tam nevajadzētu tevi interesēt. Man nepatīk, ka tu esi šeit. Tas nav taisnīgi. Izbeigsim šo sarunu. Man nevajag neviena palīdzība. Vismaz apsoli, ka mēs vēl satiksimies un par visu izrunāsimies. Kad tev ir brīvdiena? Svētdienas ir brīvas. Tad svētdien turpat kafejnīcā pusdienas laikā. Jā, tu tiešām vēlies. Vēlos. Labi. Tad līdz svētdienai. Jā. No tā, mēlns. Tev nu gan ir brūtes. Sagādā man arvien šitādi. Nav viņa man nekāda brūte. Kas tad viņa ir? Draugs? Tad sagādā man vienu tādu draugu. Jauki, ka jums Berlīnē gāja labi. Laikam būs jābrauc vēl. Kāda tur ir situācija? Apmēram tāda pati kā pie jums. Tikai simboli mazliet citādi. Iesaku tās domas turpmāk paturēt pie sevis. Tagad ir cita lieta. Kā mūsu znotam veicas? Nesakiet mūsu, es tiešām viņu atzīstu par znotu. Tāpēc jau vairāk pūļu jāpieliek, lai pasargātu viņu no turpmākā. Viņš vēl nav gatavs. Nav? Vai jūs negribat, lai būtu? Mīļais cilvēki, mēģiniet saprast, ka nevar tā vienkārši savērvēt jebkuru cilvēku. Viņš ir cita kaluma. Tad strādājiet pie tā. Viņš mums jau milzu summu ir izmaksājis. Steiga visu sabojātu. Jūsu gājiens. Adele, es sen esmu dzirdējusi tavu klepu. Patiesi pēdējās pārbaudes bija cerīgas. Tik tiešām miers un klimats tev ir palīdzējuši. Kad ir gaidāms priecīgais notikums? Aiznākamajā mēnesī. Beidzot pēc ilga laika būs dzirdama bērnu čalošana. Bērnu? Vai tu domā, ka man būs dvīņi? Elizabete atrakstīja, arī viņa gaida bērnu. Vai cik jauki. Es nevaru vien sagaidīt. Žēl tikai, ka bērni tik ātri izaug lieli. Kāpēc? Jo tad viņi mūs pamet.
Elizabete apprecējās Vācijā. Labi, ja viņa reizi gadā atbrauc. Un Francis visu laiku ir uz kuģa. Dzērsim šampanietī. Kāpēc? Mūsu šņabja fabrika sasniedz nebijušus rekordus. Ja tā turpināsies, dargo sieviņa, tu vēl savām acīm skatīsi to mūra stalli, kur iekšā būs 20 rikšotāji. Atkal sākas. Tur nav nekā utopiskā. Vācijā redzēju stalli, kur bija 50 zirgu. Kā tu jūties, dargā? Esmu mazliet nogurusi, bet vispār labi. Šampanietī. Nu, kad es esmu izstāstījis visas savas nelaimes, vai tu aizvien domā, ka man vajadzīga ārstēšana? Noteikti. Un pret kādām kaitēm? Pirmkārt, pret aizvainojumu. Nesmējies no mūsu medicīnas viedokļa, tā ir pavisam nopietna slimība. Tad pret gara stāvokļa svārstībām, paššaustīšanos, nomāktību un melanholiju, sliktu miegu un dusmu lēkmēm. Miesīgi, cik es varu spriest, tu esi ļoti labā stāvoklī. Tad jau man vajadzīgs dvēseles dakteris. Tas būtu labākais. Bet tā kā es zinu, ka tu nemūžam pie viņa neiesi, Tev taisnība. tad es pati mēģināšu tev palīdzēt. Un kādas varētu būt zāles, kas nomāks manus daudzos simptomus? Iesākumā mēģināsim ar mākslu. No sākuma kaut ko jautru, piemēram, operēt ar Silvi Laidu galvenajā lomā. Zini, no tā nekas neiznāk. Kāpēc? Man nav kārtīgi uzvalga. Baidos, Marita, ka mūsu ārsta un pacienta attiecības ir cauri. Tu baidies ar mani tikties Adeles dēļ. Es nesaprotu, kāpēc tev būtu jātēra laiks vienam grāvrecim. Sauksim to par ārsta interesi, lai viņa pacients izveseļotos. Es nemāku atbildēt. Tātad teātrī apmeklējums uzvalka trūkuma dēļ atkrīt. Un tu esi pārāk lepns, lai aizņemtos naudu no manis. Izdomāsim ko citu. Zini, Marita, ja tevi tiešām interesē mana ārstēšana, tad varētu vienkārši pastaigāties. Es tagad neciešu slēgtas telpas. Kur es esmu? Templī. Akta tētīt. Kādā templī? Mīlas templī, ja vēlies. Acu mirkli. Svarīgākais vēl ir priekšā. Ak, kungs. Lūdzu, apsēdies. Lūdzu, kļūsti mana. Kā lūdzu? Vai tas ir tavs kārtējais mākslinieckais iznāciens? Nepavisam. Es gribu ar tevi precēties. Vai tu runā nopietni? Nopietnāk vairs nevar, es tevi mīlu. Tevi ir grūti uztvert nopietni. Es nekad nezinu, kad tu joko. Kāpēc tu neatbildi? Tu vienmēr esi teicis, ka laulība domāta nejēgām, kas citādi nevar palikt kopā, tāpēc ir jāsasien sevi ar saitēm. Tevis dēļ esmu ar mieru kaut vai kļūt par kārtīgu pilsoni, tu taču to gribēji. Protams, gribēju, bet... Tas bet tagad visu sabojāja. Lūdzu, es vēl neesmu beigusi. Tas nāca tik negaidīti. Atceries, neviens mīlētājs necieš vārdu, bet atceries to, kad atkal kāds vīrietis nometīsies tavā priekšā ceļos. Kas manā priekšā, lai mestos ceļos? Tas grāvracis. Tavs bijušais vainis, kuru tu jau veselu mēnesi mēģināji ausīm izvilkt no dubļiem. Tu sarksti. Tātad man ir taisnība. Man vienkārši tā cilvēki ir žēl. Ja tev būtu žēl, tas aprobežotos ar 1-2 reizēm. Tagad jūs tiekaties gandrīz katru dienu. Neizliecies apvainojies. Nometies vēlreiz ceļos, varbūt es tev pat pateikšu jā. Tas bija eksperiments. Tā kā neuztver to pārāk nopietni. Tātad tu tomēr jokoji? Protams. Gribēju redzēt, vai tava sirds vēl ir brīva, un uzzināju, ka vairs nav. Tu esi riebīgs.
Mana sirds ir tik brīva, cik vien var būt. Es tevi uztvēru nopietni. Es jau mūsu pazīšanās sākumā brīdināju, ka mani nekad nevajag uztvērt pārāk nopietni. Nu, mums nekad neiznākt pāris, jo mēs esam pārāk lieli individuālisti. Esam tādi, kādi esam. Par ko tu domā? Tev bija taisnība. Puse manis tiešām piedara tavam tēvam un puse tev. Bet kura puse piedara man pašam, to es arī gribētu zināt. Tu atkal sāc. Iesim, nu. Es esmu noguris. Tēti, veid lūdzu Indreku pie prāta. Kas noticis? Viņš negrib iet uz jahtkluba jaunās ēkas atklāšanu. No. Znot, ar ko tu neesi apmierināts? Reizēm man liekas, ka esmu jums kaut kas līdzīgs istabas sunītiem. Ko tu ar to domā? Ivi izved mani sabiedrībā kā špicu vai taksi, bet tu mani turi firmā, kaut gan patiesībā nemaz neesmu tev vajadzīgs. Nē, pavisam godīgi. Ko es patiesībā zinu par tavas firmas lietām? Man nes tikai kaut kādus nesvarīgus papīrus, bezjēdzīgus uzdevumus. Vai tu domā, ka es nesaprotu? Vai tu neesi apmierināts ar algu? Es to varu palielināt. Vahel ma kahtlustan, et sa oled mu Ne par to ir runa. Reizēm man liekas, ka tu man esi nopircis savai meitai un algu maksā tieši tik daudz, lai Ivi varētu pienācīgi izklaidēt. Tad tā tu domā. Bez tā mēs jau sen gribēju pajautāt vienu lietu. Jautā. Kāpēc tu brauc uz Vāciju ar viltotu pasi? Tevī, Indrek, ir vairāk nekā es domāju. Turklāt tu esi mani izspiegojis. Bet es to saprotu. Es pats laikam darītu tāpat, ja man rastos aizdomas. Taču iemesls ir ļoti prozaisks. Tas viss ir saistīts ar saimniecisko darbību, no kuras esmu mēģinājis tevi pasargāt. Es nesaprotu. Redzi, ja tev ir darīšana ar Krieviju, tad gribot, negribot, tev ir jāizdara pretpakalpojumi. Protams, saimnieciski, es domāju. Viņiem ir vajadzīgs neitrāls cilvēks, kas prastu vācu valodu. Labi, bet kāpēc tad tu nedarbojies ar savu vārdu? Mūsdienu darījumi vairs nav tik tīri kā senāk. Tas ir saistīts ar politiku. Krievijai Eiropā ir maza teikšana, īpaši Vācijā. Un tad viņiem ir vajadzīgs cilvēks, kas mācētu vācu valodu un sadabūtu viņiem vajadzīgo preci. Vai tu neceri apvēst ap stūri sātenu? Mēdz teikt, kas pārāk ilgi skatās ellē, tajā iekrīt. Ko lai dara? Mūsdienās tāds ir bizness. Roku mazgā. Un gribu tev jautāt, vai tu esi gatavs palīdzēt? Protams, ja runa ir par darījumiem, tad pamazām sāksim, bet esi pacietīgs. Gan jau būšu. Es tiešām gribētu kaut ko darīt pa īstam. Gan jau tas laiks pienāks. Indrek? Nu, vai esi gatavs? Uz jahtkluba jaunās ēkas atklāšanu. Iesim. Varu tevi apsveikt. Tu esi pilnīgi vesela. Slimības perēkļi ir pārkaļķojušies un no tuberkulozes cerams var atvadīties. Tāp citu, kur tu taisiet dzemdēt? Tallinnā, slimnīcā. Tas noteikti ir prātīgākais. Slimnīcas apstākļos ir viss nepieciešamais. Vai tev kas ir uz sirds? Es no tēva dzirdēju, ka Tomas ir atbrīvots, vai tu par viņu neko nezini? Es tiešām viņu netīšām satiku. Ak tā? Un kā viņam iet? Viņš rok grāvjus. Grāvjus. Viņš pats apgalvo, ka viņam tas patīk, attīrot dvēseli. Daudzas reizes esmu mēģinājis viņu pārliecināt uzsākt ko citu, bet viņš līdz šim nav man uzklausījis. Tad tu ar viņu esi tikusies vairāk kārt? Jā, mēs reizēm esam runājušies. Pastāsti taču, kā viņam iet? Vai viņš ir ļoti nomākts? Bija. Bet tagad esmu ievērojis pirmās uzlabojumu pazīmes. Domāju, ka drīz viņš tiks tam pāri. Mareta, vai tu ne... Vai jūs... Adel, ko tu runā? Kā tu vari tā domāt? Piedod man, tikai tā izlikās. Un ja tas tā būtu, vai tas tevi uztraukt? Saki, toreiz, kad es aizbraucu uz mūžu un Tomas gribēja braukt pēc manis. Kāpēc tu viņu aizkavēji? Kāpēc? Braukt pie Leo taču bija tā ideja. Tev bija vajadzīgs klusums un miers. Es tev neticu.
Ko? Tu to darīji tiešām, jau toreiz. Tomas visu laiku tevi ir interesējis, vai domā, ka esmu akla? Tu esi traka. Tu negribēji, lai viņš brauc man pakaļ, jo gribēji viņu sev. Kāpēc tad tu viņu apturēji? Es tevi ienīstu. Daram, tas ir Toma kārtējais draugs. Tom, tu mums nesi stāstījis par savu pagātni. Vai tu biji baņķieris? Vienkārši robežsargs, kā jau teicu. Veiksmi darbā. Paldies. Labdien. Tervist. Labdien, labdien. On sul hetk aega rääkida? Tev ir laiks aprunāties. Atradīsies. Nebrīnies, ka es tevi atradu. Dzirdēju no Maretas. Ak tā. Man ir prieks, ka tu atkal esi brīvs. Man arī ir prieks. Atnācu tāpēc, ka mūsu pēdējā tikšanās beidzās ar strīdu. Mums nevajadzētu būt nēdā. Es arī tā domāju. Kas bijis? Taisnība. Visi tie cīnītāji un valsts apvērsuma lietas. Zini, tai brīvības cīnītāja lietai bija arī sava jēga. Diez vai tavs krustāvs Konstantīns to ir sapratis. Zini, es esmu pēdējais, kas viņu aizstāvēs un slavēs. Bet es nedomāju, ka viņš ir trakāks nekā Stirks un Larka. Ja viņi ar saviem bļavējiem tiktu pie varas. Plompu dabūja 10 gadus par neko. Labi, tā mēs nekur netiksim. Patiesībā gribu tev piedāvāt darbu. Un tā nav Maretas ideja. Viņa to nokritizēja. Bet man ir darbs. Es runāju nopietni. Man tiešām fabrikā ir vajadzīgs uzticams darbinieks. Man ir ļoti labs darbs. Man patīk mans darbs. Spīts un protests pret kārtību un visu pasauli. Domā, ka gribi. Labi. Tad esi lepns. Bet tev ir jāzina viena lieta. Aiz tavas ātrās atbrīvošanas tā vadele. Var iedomāties, ka tagad tu labprāt skriet atpakaļ uz cietumu, lai tik nepieņemtu priekšlaicīgu atbrīvošanu. Padomā, Ro. Viss vienmēr nav tā, kā izskatās. Lūdzu, pasaki savai mīļajai māsiņai, lai viņa savu galviņu nenodarbina ar manām problēmām. Visu labu. Kā tad? Pateikšu. Ar Dievu. Tu aizvien domā par savu grāvraci? Jā. Nesauc viņu tā. Kāpēc ne? Viņš tur ir nonācis apstākļu spiests. Tāpat kā daudz citi. Tu ļoti labi zini, kas notiek valstī. Ar viņu ir citādi. Viņš varētu tikt no turienes prom, ja gribētu, bet viņš ir lepns. Viņš varētu iesniegt lūgumu iesaukt sevi atpakaļ armijā, bet tagad vēl ir atradis kādu, kas viņu apbrīno. Tā tu vēl pielē eļļu ugunī, un viņš sāk justies kā upuris. Kāpēc tu tagad esi tik cinisks? Jo esmu greizsirdīgs. Nav iemesla. Tu varbūt pati sevi neredzi, bet es tevi pastāvīgi zīmēju un vienu dienu izcēlu tavas vecās bildes. Jā. Tāda mirdzuma tavās acīs agrāk nebija. Tad tiešām esi greizsirdīgs. Protams, esmu. Bet tā kā reiz savā muļķībā es izteicu priekšlikumu izturēties civilizēti, tad man ar to ir jāsamierinās. Loģiski. Un tomēr es tev lūdzu vienu. Ja tu kādreiz ar viņu gulēsi, esi tik laba. Dari man to zināmu. Nelga. Netikle. Man tieši bija jāķeras pie saltkaislām acīm. Nemokies, man šodien nav noskaņojuma. Velns. Pēc ir pagarinājis ārkārtas stāvokli.
Ko tas nozīmē? Vai tu līdz mūža galam viens taisies pārvaldīt valsti? Kur ir tas vīrs, kas solīja atkal ievies demokrātiju? Nekliedz tik traki. Ak tā, tagad pat klājā laukā nedrīkst pateikt, ko domāju. Visur var būt ausis. Vai komiks ir? Paskati, Reins ir mūsu uzzīmējis. Brīvības cīnītājs. Valdības gāšanu šoreiz sāksim ar aizsargrāvi rakšanu. Paklāt, Tom, tas te izskatās pilnīgi pēc tevis. Parādi. Ne? Kurat? Vēlams. Ko es saku? Pilnīgi pēc viņa. Kā tu varēji tā izdarīt? Kāpēc tu to uztver tik personīgi? Vai tu nesaproti, ka tas ir zemiski? Zemiski? Es visus citu vienādi, tāds ir mans darbs. Tavs darbs nav aiz greizsirdības darīt pāri citiem. Labi, ja tu nesaproti jokus, es lūdzu piedošanu. Līksim mieru. Nē, es tevi negribu vairs redzēt. Laid vaļā. Laid vaļā. Laid. Šodien tu mani zaudēji. Cik un tā būtu zaudējis. Tiešām padarīju sevi pretīgu, tagad tev būs vieglāk aiziet pie sava grāvrača. Es tev neticu, cēlā dvēseli, jo tu pats teici, ka tev nevar ticēt. Pats alus darītavas direktors nāk apskatīties. Nemaz ar ne? Arī viņš nāk pie manis. Tom, tu joko? Tu esi samaksājis kādam komediantam? Pie viņa es dzīvoju. Tomas, ej! Nāc apskatīt ar savu aci to grāvi rakšanas terapiju. Tagad noteikti vajag nomierināties. Kas ir noticis? Einbunds ir iecelts par iekšlietu ministru. Es to vīru pazīstu. Drīz katru vakaru būs jāraksta pa lūgumrakstam, ko mēs rīt drīkstēsim domāt un sacīt. Velns, doču lāpstu. Kurš? Mums vispirms jāparāda. Vispirms iepazīsimies. Herberts Sammals. Kaupa, Rogers. Raimunds Jaksi. Ļoti patīkami. Tomas Ro. Neāksties. Šito darbu es saprotu. Rezultāts uzreiz redzams. Ne tā kā biznesā vai bankā, kur tev vakarā ir pilna sauja neskaidru rēķinu un pilna istaba sliktas makas. Paņem dubļus uz lāpstes, uzmet grāvja malā. Mošs un atpūties. Un sirds dzied krūtīs. Neko tā sirds nedzied. Es dodu priekšroku naudai. Kas tad vainas? Vaina tāda, ka darbs ir grūts un alga maza. Tad ieturi pauzi. Ja bieži taisīsim pauzes, tad algas dienā mums neviens nemaksās ne graša. Jūs varētu paņemt vairāk uz lāpstas, tad ir mazāk jāvēzējas. Tad dienas vidū būsim kā vakarā. Te vajadzīgs pareizais ritms. Bet ja mēģināt ar abām kājām uzkāpt uz lāpstas, varbūt vieglāk pārcirtīs saknes. Nāc rots pats, ko tu citus māci. Pie velna, es nebaidos neviena darba. Tās rokas ir pašuvušas daudzus simtus uzvalku, tad izturēs arī grāvju rakšanu. Tā. Visi laukā no grāvja. Tās tomēr pašam jāparāda. Tomas, es saprotu, kāpēc tu roc to grāvi. Man dvēsele dzied. No ko es teicu? Vīri, kā būtu, ja es reizēm te atnāktu, kad gadās melnā diena? Naudu es negribu. Ļaujiet tikai parakt grāvi. Kas mums var būt pretī? Man ir tikai vēl viens jautājums. Vai kāds grib alu? Nauda ir. Atnesiet no tuvākā veikala, ko vien gribat. Es tikmēr ļaušu dvēselē dziedāt. Ja runāt nedrīkst, tad jāļauj vismaz rakt grāvi. Kui rääkida ei tohi, siis peaks tohtima vähemalt kaevata.
Tomas, man ir ļoti neērti runāt par Reinu. Tas nekas. Tavam ģēnijam ir lielākas problēmas nekā man. Tas, ka viņš mani uzzīmē kā brīvības cīnītāju, kas par to? Biju taču uz dažām sapulcēm. Nāk rudens, drīz beigsies tava grāvju rakšana. Ko tu plāno tālāk? Nezinu. Tiešām nezinu. Varbūt kaut kur aizbraukšu. Uz Ameriku, kā tagad daudzi? Jā, ar grāvju rakšanu tur var nopelnīt daudz vairāk. Ja nopietni mēģināšu atrast labāku darbu, jāatbalsta vecāki. Jā. Svētdien mūsu terapija izpaliks. Jābrauc mājās. Saņēmu no tēva vēstuli, māte ir slima. Žēl. Esmu jau tā pieradusi, ka svētdienās mēs kaut ko darām kopā. Jā, es arī. Ja tev nav iebildumu, tad mēs varētu taisīt mazu izbraukumu un es tev aizvestu. Pie viena apraudzītu arī tavu māti. Tas būtu jauki. Tēvs teica, ka tev uzņēmumā ir panākumi. Drīzāk tagad man kaut ko arī uztic. Un jūs tagad labi satiekat? Sākumā jā. Notika tas, no kā es baidījos. Kas? Tagad tu esi nodevies uzņēmumam un mani pavisam aizmirsis. Tu aizvien vēl ceri pataisīt mani par savu špicu, ar ko paspīdēt sabiedrībā. Kā špicām tev nebūtu nevainas. Man tomēr tevi vairāk vajag kā vīru. Ko tu atkal plāno? Nē. Šodien ir pilnīgi brīvs vakars. Paldies Dievam. Indrek, ja es esmu izlutināta, tad tev ir mani jāmāca, nevis jāstrīdas. Ir vēl viena lieta. Bet es nezinu, kā tu to uztversi. Tik briesmīga lieta. Zināmā mērā. Vismaz man pēc kāda laika. Tiešām? Tiešām. Tere, isa! Labdien, tēv! Tere! Labdien! Nu jā. Tagad tu esi īsts noziedznieks, ko? Jā. Teile või? Tā ir Adele? Nē. Mareta. Mareta. Āku Mareta. Jā, Mareta. Labdien, es esmu Mareta. Vai vēl atcerat mani? Jā. Tā un arsti. Viņa ir ārste. Ārste? Tuli ema üle vaatama. Apraudzīt māti. Tad ir skaidrs, jā. Es tūliņ paņemšu mātes. Kā ir mātei? Māte ir dibenistabā guļ. Valud on siin sees. Võib-olla siis lähme Viņai te iekšā ir sāpes. Varbūt iesim tūlīt apskatīsim. Labdien. Tere, Marju. Labdien, Marju. Tere. Labdien. Ikka Leino. Aizvien vēl sēro? Ikka. Aizvien. Beidzot, dēliņa. Baidījos, ka tevi vairs neredzēšu. Nerunā tā, mamma. Kāpēc tu uzreiz neatbrauc, kad tika brīvībā? Es nezinu, nejautā. Ko viņi ar tevi ir izdarījuši? Ar mani viss ir kārtībā, neuztraucies. Kā tad, lai neuztraucos? Tagad tu mums esi vienīgais dēls un balsts. Es atvedu līdz ārsti. Ārsti? Kā tad viņa var palīdzēt? Varbūt ārsti noskaidros, kas tev īsti kaiš, un varēs palīdzēt. Lūdzu, izējiet, es gribu slimnieci izmeklēt. Ar apšumu un jumtu palīdzēt ciemas, bet baļķi iekšā ir satnējuši.
Minul jaksu Man ei vairs ole. nav spēka. Sitä sulasta. Un to kalpes. Mä koen, että Nu mä ei negribas. Oi. Par laimi tā laikam būs aklā zārna. Vedīšu viņu uzreiz uz slimnīcu. Paldies, bet kā ar atlīdzību? Nevajag nekādu atlīdzību. Ja diagnoze būs pareiza, tad būs vienkārši operācija. Bet tagad es gribētu redzēt Ro māju īpašumus. Tomas, vai tu parādīsi? Jā, es iešu Mä parādīšu. tulen siis näitan kätte. No kādu citu reizi. Joo, ei teine kord. Tomas, kopš atbraukšanas redzu tavā sejā jautājumu. Par ko tu domā? Kas ir? Olen otsustanud. Es esmu izlēmis. Lähen siia. Es palikšu šeit. Beidzot kaut kas cits bez grāvju rakšanas. Meil on aeg. Laiks braukt? Auto oot. Mašīna gaida. Es baidos. Viss būs labi. Tev nav iemesla baidīties. Es tomēr baidos. Tu varētu... Velns. Kas ma pole sulle öelnud? Vai es tev neesmu teicis, ka tā nervozēšana bērnam tikai kaitē? Tev ir jāsaņemas un jādzemdē man dēls, saproti? Hästi, lähme nüüd. Labi, iesim. Pagaidi. Tagad laikam jābrauc. Mina ei lähe mitte Es nekur nebraukšu. Lähen siia. Palikšu te. Päriseks. Pavisam. Et siis nagu Kā päriselt. tā pavisam. See on küll hästi. Tas gan ir labi. Pie velna dēls. Seda päeva. Šodien es ilgi gaidīju. Ja kui sul mulle tööd Ja tev ir darbs, ko man dot, seda ma ära ei tad no põlne. tā es Ei neatteikšos. töö siin. Nē, darba te mājās ir gana. Toomas Vais. Tomas, pojas, aktuāls. Lähme. Iesim. Ema. Māte, Inge. Inge,